5-2 šajā spēlē izcīnīta uzvara, ne bez nervozēšanas. Kas notika trešajā trešdaļā no 3-0 stabilas vadības līdz +1 tikai pielaidāt pretinieku? Izgājām drusku negatīvi, 3-0 vadībā bijām. Domājām aizvest spēli līdz galam, bet tā pretiniekam arī vajadzēja uzvaru. Viņš nedeva tik viegli mums to uzvaru dabūt, un tāpēc mēs drusku negatīvi izgājām. Un tā ielaidām drusku tādus golus. Tavi vārti bija, var teikt, lūzuma vārti šajā spēlē, kad likās jau, ka svaru kausu nosvarās pretinieku pusē, tomēr nē. Bija jā, lūzuma, bet, ja godīgi, es tur neiemetu, es uzmetu uz vārtu pusi, un mans Māris Bičovskis vienkārši pielika un ielika vārtus. Tā kā tie nebija mani vārti, bet man piespēlē. Parīt nākamā spēle pret Hanti-Mansijskas komandu. Kā spēlēsiet, vai jau ir doma? Šito komandu mēs vēl neesam, viņu pagājuši gadu nebija, mēs pret viņu nespēlējām. Bet mums treneri visu dara, skatās video, kā viņi spēlē, un tad viņi mums saka tā, liek uzdevumu, un mēs spēlējam, kā vajag. Lai izdodas tikpat labs rezultāts vismaz kā šodien. Paldies! Cerēsim, ka tā būs.